17. jūlijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kas ir valstī 3. lielākā augstskola, sākās dokumentu pieņemšana no šī gada reflektantiem. Varbūt pastāsti, kāpēc izvēlējies studijas LLU? Tādēļ, ka šeit varēja apgūt tikai to, ko es vēlējos apgūt. Kāda studiju programma esi izvēlējusies? Es izvēlējos meža zinātni. Kādā fakultātē? Meža fakultātē. Saki lūdzu, kāpēc esi izvēlējies studijas LLU? Piesaistīju gan pat arī pilsētu, gan arī kā fakultāti likās piesaistoši. Ko tu esi izvēlējies studēt kādā fakultātē un kādā studiju programmā? Tehniskajā fakultātē un mašīnu projektēšanā. Esmu izvēlējusies studēt ekonomikas fakultātē grāmatvedību. Kāpēc varbūt šāda izvēle? Tāpēc, ka man ļoti patīk grāmatvedība un darbs ar datoriem un papīriem. Saki lūdzu, kāpēc esi izvēlējusies tieši mūsu augstskolu, kas tev varbūt visvairāk piesaistīja? Arī tas, ka vistuvāk mājām un gal galā Jelgava ir studentu pilsēta. LLU uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāra Vita Straumīte stāsta, ka pirmā uzņemšanas diena ir noritējusi ļoti veiksmīgi. Tā ir saulaina un pavadīta labā noskaņojumā, jo ir saņemti 260 pieteikumi. Reflektantu izvēlē dominē tehniskā un pārtikas tehnoloģijas fakultāte, kuras studiju programma ēdināšanas un viesnīcu uzņēmēju darbība ir īpaši populāra. Uzņemšanas komisija cenšas visiem interesantiem sniegt arī atbildes uz dažādiem neskaidriem jautājumiem. Galvenie jautājumi ir saistīti par darba laiku, no cikiem līdz cikiem mēs strādājam. Tātad mēs pieņemam dokumentus no 9 rīta līdz 16 pēcpusdienā, sestdienās no 10 līdz 14. Tāpat tās ir jautājumi par to, kādu dokumentu ir jāņem līdzi. To visu var atrast LLU mājaslapā. Tur viss ļoti skaidri un gaiši ir uzrakstīts, var skatīties un interesēties. Tāpat tās, ja gadījumā rodas kādas neskaidrības, var zvanīt uz uzņemšanas komisiju un telefona numuriņš ir 630 230 63. Gaidam jūsu zvanus. Kā plānojat turpmāko darbu un vai ir gaidāmi kādi pārsteigumi vai kādi pasākumi varbūt? Pārsteigumi laikam nē, bet tātad plānojam, ka mēs strādājam arī rītā 18. jūlijā, strādājam visu nākamo nedēļu un arī nākamo sestdienu 25. jūliju un mūsu tradicionālais, es gribētu teikt, 31. jūlijā ir uzņemšanas nakts, ar ko mēs lepojamies un visus gaidām pie sevis ciemos. No 6:00 vakarā līdz 24:00.